Labdien visiem! Skūteru vlogs beidzot ir šeit. Karoče, brauksim tālu prom. Uz dienvidiem no Ventspilsakās. Tālu, tur, kur... Principā, tur, kur mēs braucām iepriekšējo reizi, bet ņemot vērā to, ka mūsu skūteri 3 reizes stiprāk, varbūt 4 reizes stiprāk, varbūt pat. Mēs tiksim... Tas līdz ar turs, jā. 80-90 kilometrus var nobraukt, pat dabūt tīkla. Garš ceļš vēl priekšā, jau nogurums lādējās jau ārā. Karoče, es pat nezinu, kā mēs dabūsim. Jā, man nedaudz. Te mums jādzēš ārā. Ko? Viņš pateica, es ceru, ka jūs iekšā nefilmējat. Es tā pabo neesiet testējuši. Un es divainais mazāk eiro 4 eiro. Tas pats. Pēkšņi šitam, ko Kāds bija caurumā. Tāpēc, man grūti. Veši, kā redziet, mēs braucam tālāk. Redziet, braucam. Kur mēs brauksim? Jums liekas tur? Nē, mēs brauksim tur. Ir jābrauc. Piedodiet, ja vētra bija. Ar mašīnu var braukt, bet kaits jau, protams, 100 reiz labāk, tālāk. Bet var prost pie skūtera, vlog prost pie skūteri. Tas ir kalns! Es braucu prom pīs. Es citā valstī tad. Ak, Dievs, es nokritīšu! Tu ātrāk brauc! Vai brauc pat ātrāk reāli? Beautiful mašīnas nebrauc mugurā? Nē. Amazing, beautiful countryside. Kingdom Come Deliverance tur tālumā. Tas ir games tāds. Es nezinu, kas tā pa huņu mašīna ir. Oh my God! Gandrīz ar traktoru no... Tas traktors tikko mugurā brauc, mums likās, mēs nomirsim. Viņš tik ātri brauc visu, jūs nevarat iedomāties. Tik scary tas bija. Šis man atgādina bērnību un durbi. Karoče, inspirational quote. Man ir kaimiņš mājās virs manis, jā. Viņš bija agrāk totāls dzērais pivasārs. Viņš tik ļoti dzēra, ka varēja dzirdēt, kā viņš vemj un kā viņš krīt no piedzeršanās, no pārdzeršanās. Un tagad viņš jau kaut kādas, 3 mēnešus vismaz nav dzirdēts, ka viņš dzertu vai vēl kaut ko.